Dažādi cīņu stili, viena skatuve, daudz ko pierādīt. Sestdien, 20. septembrī, 18:00 VF vasarnīcā Rīgā norisināsies daudzpusīgs cīņu vakars Lucky Latvian Fight Club, kur boks, kickboks un MMA saplūdīs vienā dinamiskā šovā. Ringā kāps atpazīstami vārdi no Latvijas cīņu sporta skatuves, tostarp basketbola leģenda Kaspars Kambala, Juris Zundovskis, Raitis Helmanis, Raimonds Zeps, kā arī cīnītāji ar atšķirīgām prasmēm un motivācijām, kuru tikšanās veidos daudzveidīgu un spraigu vakaru. Šovs, cīņas un ballīte, kārtīga dopamīna un izklaides deva garantēta. Dodies uz biļešu servisu LV un rezervē savu biļeti. Vietu skaits ierobežots. Tiekamies 20. septembrī VF kvartālā. Ну, viņš var mēģināt iet uz to nākaut, bet es domāju, ka viņam nesanāks. Какого уважения может быть к нему? Jūs varētu kādreiz būt arī draugi? Nekādi. Nu, viņš nekad nav čūgi izrubījis. Ko viņš runā? Viņš man izrubījis. Ne, reāli ne. Kā tev notika gatavošana? У меня сейчас лагерь проходит, сборы. Bet varbūt tu vari kaut kādu, varbūt message viņam grib vēl nodot. Esiet sveicināti, dārgie skatītāji. Esam Lucky Latvian Face to Face 2. epizodē. Protams, mēs runāsim par gaidāmo cīņu šovu Lucky Latvian Fight Club, kas risināsies VF kvartālā 20. septembrī. Un šodien man blakus, ja mani sarunu biedri būs pretinieki savā starpā. Un viens no viņiem ir Nikita Vavilovs un Daugavpils. Un laikam Ogrēniec, jāsaka. Ogrēniec Aleksis Volkovičs. Jā, nu tāda interesanta situācija, ka pirmo reizi pieļauju, ka šī šova un šī te podkāsta ietveros mums būs tulks, jo viena puse īsti nesaprot latviešu valodu, otra puse īsti nesaprot krievu valodu, un līdz ar to mums būs ar tulka palīdzību. Jūs redzēsiet titriņus apakšā, protams, mēs mēģināsim veikt šo sarunu. Vai nācies jau iepriekš iepazīsties savā starpā, vai jūs šobrīd viens otru redzat pirmoreiz? Mēs esam pazīstami, mums tur konflikts ārpus sporta arī izveidojas, tāpēc arī ir šitā cīņa, lai attiecības noskaidrot. Kas tur bija par problēmu? Ko jūs neesat sadalījuši? Изначально вот он сидел на эфире в ТикТоке. У меня есть друг Никита Проховский, боксер. Он начал его оскорблять по типу деревенский, иди нафиг и так далее. Man bija tā, kad es uzvarēju Latvijas čempionātu, ieliku highlights tik tā kā, un viņš man raksta, ka es neesmu Latvijas čempions. Kā neesmu redzēju, kurš pacēl. Viņš saka, nē, man čoms ir tur, kur Eiropā otro vietu dabūja, viņš ir Latvijas čempions. Viņam saka, ok, tavs čoms necīnījās, bet man es neredzēju, ka viņš cīnās. Un tad viņš vienkārši savu čomu vārdā kaut ko mēģināja blatot, bet es viņam nedaudz asākus vārdus veltīju, un tad kaut kā mums izveidojās tas bīvs. Bet, nu, es tagad klausoties jūs šo te sporta pasākumu vairāk tā kā izmantojat savu attiecību skaidrošanai, bet vai tas būs sports? Vai tas ir sportiski šādi šo te pasākumu uztvert? Uz teikt, ka jā, kāpēc tā. Tas būs sports? Нет, ну, спортивный, да, но никакого уважения тут точно не будет. Pat arī pēc cīņas nepaspiedīs roku? Pat ja uzvarēs? Не будет уважения. Kā tev ir, kā tu to visu uztver? Nu, vai sportā ir svarīgi tomēr cieņa, neskatoties to, ka tas pamat konflikts ir ārpus ringa not? Gan jau, ka ir cīņa svarīgi. Man patīk, kad respektē pretinieks tevi, bet šeit laikam nesanāks nekas tāds. Daugavpils skola vienmēr ir izcēlusies ar ļoti daudz tituliem, tieši boksa sfērā un tā tālāk, labiem treneriem, disciplīnu, kultūru. Ko treneris saka, ka tu šo cīņu neuztver kā sporta sacensību, bet vairāk kā privāta konflikta, teiksim, risināšanu, un kurā tu saki, ka tu roku pat nepaspiedīs. Kaut gan, ētiskās normas saka, ka roku vienmēr jāpaspiež, lai cik tu varbūt savu pretinieku varbūt līdz galam ienīst vai nepatīk viņš tev. Ничего, потому что соперник мой переходил грани и оскорблял мать моего друга. Какое уважение может быть к нему? Es neko tādu neatceros vecīt. Pāriesim pie tās, teiksim, sportiskās daļas, jo redzams, jā, tur kaut kāda jūsu antipātijas savstarpējās, bet kā notiek gatavošanās, jo zināms, ka Nikita ir vairāk klasiskais boksers, bet tu esi tāds multimākslinieks cīņas sportā, tu esi izmēģinājis visu, ko vien var izmēģināt, sākot ar boksu kailandūriem kaut kur, tad ar MMA cimdiem, tad pankratījums, tad kaut kas iespējams vēl.
kā gatavojas šim konkrētam sportistam, zinot viņa pamatbāzi? Tāpat kā jebkuram citam bija nometnē, tikko Līvānos 2 nedēļas. Bija arī cīņa, braukāja apkārt sparingoju. Tieši tāpat. Tikai, protams, ne ar boks cimdiem, bet ar MMA vairāk cenšos strādāt. Jo tomēr tas ir pavisam kaut kas cits ar šiem cimdiem. Nav tas, kas ar boks cimdiem. Kā tev notika gatavošana? У меня сейчас лагерь проходит, сборы, тренируюсь каждый день, бегаю. Его бои я видел, готов боксировать. Ему так точно. Bet, klausies, bet tu ar MMA cimdiem, tas nebaida to, ka tas kaut kas jauns priekš tev? Не боюсь. Ну, это будет по правилам бокса. Bet, tomēr, pilnīgi savādāks ekipējums, pilnīgi savādāk aizsardzība, pilnīgi savādāk distances kontrola un vispārējais. Tas tomēr ir kaut kas jauns, vai tu esi jau iepriekš kaut ko tādu provējis? Нет, не сталкивался. Скоро буду боксировать на перчатках. Varbūt tu izcel pretinieka stiprās un vājās puses. Gan jau tu jau teici, ka tu esi skatījies vairākas viņa cīņas, tad varbūt kaut kāda ar treneru analīzi, pretinieka analīzi ir notikusi. Он все время идет назад, жмется, выбивает 2 удара, 2 корявых удара и сразу же обнимает. Ko tu vari pateikt par savu stilu? Tas ir tas pareizs novērojums, vai viņš... Jā, ir man tāds cīņas, kuras daru tā, kā viņš teica, bet es bieži arī vienkārši cīņā pielāgojos pretiniekam un var sanākt tā, ka es boksēju savādāk. Es vienkārši skatos, iekāpu ringā, pirmais rauns, skatos, kā man ir ērtāk ar konkrēto pretinieku faitot. Kā būs pēc šo pretinieku? Jau ir kaut kāds zināms, kaut kāds nostādnes, ir jau izstrādāts, ko darīs, kāds plāns, nakauts, mēģinās appunktot vai savādāk uzveikt sānceļu? Nē, es baigos plāns pirms cīņām, vispār nedomāju. Ir cīņas, jā, ir tas plāns, bet tie kā ringā un bieži tas plāns pazūd. Bet es baigi neuzskatu, ka ir baigā kaut kāds plāns īpašos taisīt, jo tu vari iekāpt un tad tu palielam apdirsties, kaut kas cits jādara. Kāds tavs plāns uz cīņu? Разрабатываем. Nakauts? Pēc punktiem? Будем стараться нокаут. Pirmais, otrais, trešais rauns? Pirmais, otrais. Labi, ir pārnācēt. Kā tev liekas? Viņš nekad nav čūki izrubījis. Ko viņš runā? Viņš man izrubījis. Tas bija reāli. Tevi visi rubīja ārā. Kas tev notika Latvijas čempionātā? Apsēdies. Pirmajā raundā. Es ar to čūku 2 cīņas nostāvēju mierīgi 3 raundus. 1 чемпионат Латвии, когда подготовился плохо. Tad tu domā, ka tas ir pārspīlēts, tas apgalvojums. Teiksim, tā viņš pārāk augstu to latiņu uzstādījis attiecībā pret tevi. Puikam spēka nav. Un kā tev liekas, tad tu teici, ka tu pielāgojies pretiniekiem, bet dzirdot šo te pretinieka nostādni, ka viņš ies uz nakautu, tad varbūt tev arī kaut kāds, teiksim, tāds plāns ir jāpārmaina. Jau tagad jau jāmēģina, kā saka, vairāk koncentrēties varbūt uz citu plānu, nevis kā tu šobrīd, kā tu izteici. Viņš var mēģināt iet uz to nakautu, bet es domāju, ka viņam nesanāks, jo viņš, man liekas, pat tuvu nav bijis nakautu un nekad cīņā. Tieši runājot par tavu arī par sagatavotību. Tu jau tā kā sportā, es jau 2 gadus skatos uz tavu profilu, tu esi 2 gadus, un kas arī man visvairāk tā kā nedaudz tā kā lika uzdot jautājumu, tev ir 25 cīņas. Bet tu esi pat tām 25 cīņām vēl parunāsim, kas liekas nenormāli daudz. Es nezinu, kur tu tik daudz savāc viņas, bet tev treneru korpus ir ļoti bieži mainījies. Un vai tas nav kaut kādā veidā tev ietekmējis, un kur tu tagad arī trenējies? Un kas tev palīdz sagatavoties konkrētiem dueliem? Es neteiktu, ka baigi bieži, kur 1,5 gadu es notrenēju Salaspilī pie Agnes un Edvarda Jauda Fight Club. Un tad es aizgāju uz kartonka boksingu, man 2 treneri palielam bijuši tikai. Un es domāju, ka tas neietekmē baigi nekādīgi. Bet kāpēc tu nomainīji šo treneru štābu? Tur sanāca arī maziņas domstarpības, izdomājām, ka labāk būs tā, ka es eju prom no turienes. Tā mierīgā ceļā. Un arī kartonka jau, es biju pabraukājis pie viņiem spariņiem, un treneris kartonks izrādīja interesi, lai es eju pie viņiem trenēties, palīdzēju, visu kaut ko sponsorēju. Un tā es beigās izdomāju, ka tur man būs labi. Jo mums tiešām treneris ļoti daudz palīdz. Tā kā paldies Leonardo. Jā, sūta mūs uz nometnēm visādām. Visu kaut kādīgi cenšas palīdz. Kādām nometnēm tu esi bijis? Līvānos skits mēs ik pa laikam braucam pie Josifa Kovčī. Kā tur atšķirās šī treniņa metodika salīdzinājumā ar to, kas notiek kartonkā? Es teiktu, tur
kartonkā ir sarežģītāk. Tās kombinācijas visas mācas tādas vairāk advancētākas. Līvānos tā diezgan parastas tās kombinācijas, bet ļoti skatās uz tehniku. Tur vajag būt visam riktīgi čotki tehniski pareizi, bet tās kombinācijas, tur 1, 2, piemēram, bet tev viņam jābūt riktīgi tehniskam. Tur riktīgi pieksās treneris, ja nav tehnika. Bet kā tev ir pieņem šo treneru uzstādījumu, jo tu esi vairāk asociējies ar tādu agresīvu stila un arī tādu nepaklausīgu tipu bokseri? Jā. Tā kā Līvāna treneri? Nē, tieši par, tu teici kartonku, kur vairāk spiež uz tehnisko izpildījumu. Nē, Līvānos. Līvānos, ok. Nu, kā tev ir sadzīvot ar to visu? Nē, man patīk, jo es katru reizi, kad atbraucu no tās nometas, man tiešām liekas, ka es esmu audzis. Ļoti man patīk tur, jā. Tur vēl ir tādi neierasti vingrinājumi. Viņam, piemēram, mums lika vienreiz sparinot tur 3-1, piemēram. Un tur mēs vēl futbolu gājām spēlēt ar boksas cimdiem. Tur tāda vecā skola, ko treneris savas dzīves laikā ir redzējis, no viņš mums. Nu, tā tiešām ir vecā skola, jo tas savā laikā bija ļoti populāri. Runājot par Daugavpils boksu, kā tu vispār nonāci līdz šim sporta veidam un kā vispār, kā tu sevi redzi vai kā tu raksturoji sevi nākotnē ar varbūt ar kaut kādiem saviem mērķiem, ko tu šajā sporta veidā vēlies sasniegt? В спорте я оказался в 14 лет. Какие планы у меня? Перейти вот в эту организацию, наподобие этих организаций. Хочу попробовать. Любительский бокс уже не идет. Kas tajā amatieru boksā, jeb olimpiskajā boksā tev liekas tik garlaicīgs, kāpēc tu pārēji uz šo te šovu elementu cīņām, kas, kaut kādā ziņā, manuprāt, arī ir daudz traumatiskāk nekā tas ir tajā, классическая бокса? Но сюда я перешел из-за соперника своего. Не собирался драться тут. Сейчас вроде посмотрел, наблюдаю, нравится. Kas vairāk tev ir iepaticies šajā cīņa organizācijā, kas tev vairāk arī piesaistīja? Labi, tas konflikts, noliekam to nedaudz maliņā uz kādu laiku, bet kopumā, kas tev šāda tipa pasākumos, organizācijās piesaista? Jo šeit ir tāds netipiski, ja olimpiskajā boksā visi tur mutes iet un boksē, tad te ir ļoti daudz runāšana. Vai tas ir tev tā kā pieņemam? Вот в любительском боксе такого нету. То, что можно сесть с соперником face-to-face, konferenci, такого не будет. Tas ir interesanti. Es teikšu tā, ka nav jau tik traki olimpiskajā boksā, ka tu nonāc līdz olimpiskajām spēlēm, tev noteikti ir daudz intervijas. Tur vienmēr ir intervijas, bet vai tu esi par to paralēli padomājis, tagad tu pāries uz šo te industriju, vai kaut kad varētu tu atgriezties arī olimpiskajā boksā un varbūt pasapņot par kaut kādu lielāku čempionātu Eiropas meistarsacīksts, pasaules meistarsacīksts, vai tas ir tagad tā jau ir pagātne, kurā tu negribi atgriezties? Бокс, я буду продолжать боксировать, тренироваться, каких-то планов таких нет. Kāda tev ir attiecības ar olimpisko boksu? Jā, dzirdēju, ka tu esi Latvijas čempions, bet vai tu, teiksim tā, tu jau esi izvēlējies savu ceļu? Jo šobrīd, skatoties, ko tu esi darījis, manuprāt, tu līdz galam pats nesaproti, ko tu gribi darīt. Pēdējo reizi es tā boksēju kaut kādā maijā, man liekas, man bija Lietuvā pēdējā boksa cīņa, un kopš tā es tikai ar MMA cimdiem kāvēs. Es gan jau atgriezīšos arī parastajā boksā, un tad bija labs piedāvājums, ok, jāstās. Es vienkārši skatos uz piedāvājumiem, patīk, tad jā. Tu tā kā nebāzējies uz vienu kaut kādu konkrētu virzienu, bet tu esi gatavs pielāgoties jebkam. Jā. Kas ir tas noteicošais, kas tevi var ieraut kaut kādā konkrētā virzienā? Finansiālais vai tev galvenais ir pretinieks un tas stāsts apakšā? Protams, arī nauda ir svarīga, bet es arī skatos, cik interesants ir pretinieks. Man ar viņu tagad ir ļoti interesanti. Piemēram, arī, ja nestamies uz naudu un neko, vienkārši tā cīņa pati pa sevi man ir interesanti. Tad... Kas tev ir interesanti notestēt sevi, jo pretinieks nopietni gatavojas. Tas ir skaidrs. Redzams, ka viņš nāk no nopietnas skolas, bet vienīgais viņa galvenais mīnus, ko es redzu, tas, ka viņam nav pieredze ar MMA cīņiem, tieši ties boksa cīņa. Nē, protams, man viss tas fokus galvenais uz to konfliktu, tāpēc es gribu ar viņu cīnīties, bet jā, es varu pateikt, ka viņš ir tehnisks labs boksers, es to visiem saku. Tu domā, konflikts atrisināsies pēc šīs te cīņas? Vienalga, kāds būs iznākums. Viņš jau teica, ka viņš roku nespētīs, tad jau viss skaidrs. Tu domā, ka tas varētu būt ilgtermiņa? Nē, es domāju, es par viņu kā tādu aizmirsīšu, sastīšu un aizmirsīšu tur.
Tev var tāpat tās liekas. Viņš pretinieks saka, ka trīs raundu robežās viņš tev sasitīs un pat tevi aizmirsīs. Vai tu domā, ka tur varētu būt arī turpinājumi? Нет, после боя конфликта не продолжится, и положить меня тоже не сможет. Bet kā jums liekas, jūs varētu kādreiz būt arī draugi? Nekādīgi. Pat pie varianta, ka viens otram tā kā atvainotos par kaut kādu pārdarījumu, vai tas nav iespējams. Tāda veči, kā jūs viens otram neatvainojāt. Но дружить нет, ну, конфликт может заменить. Jā, es piekrītu. Vismaz kaut kādā vienā tēmā jūs tā kā esat viensprāts. Nu, tas ir ļoti labi. Bet tagad arī, tad, kad mums būs sarunas beigas, būs tas saucamais stare-downs, jeb acis pret acis stāsieties. Vai esat domājuši, kā rīkosieties šādā situācijā? Jo šeit ir tā, ka jūs neesat vienkārši pretinieki. Jūs esat sāncenši, varbūt pat nosacīt ienaidnieki. Vismaz tā kā jūs šo te pozicionējat, tā izskatās, ka jūs neesat vienkārši pretinieki, jūs esat ienaidnieki. Es kaut kā plānoju, domāju, šo dienu iztēlojat. Nā. Vispār neizdomāju. Tu vienkārši plūst līdzi laikam. Jā. Vai tev ir nācies, teiksim, braucot šeit uz šo sarunu, zinot, ka tas būs stare-downs, ka tu ar pretinieku būs pirmo reizi tik tuvu, aci pret aci, jo es jau izplānojis, kā tu rīkosies, vai kā tu mēģinās sev kontrolēt, vai kāda būs tā uzvedība. Es par to domāju. Да, буду, спокоен буду. Я вот думаю, что он будет руки свои распускать. Nē, viss. Būs labs. Jā, kas man īstenībā jūs šobrīd patīk, jūs sakat, ka jums ir konflikts. Varbūt tas ir, to dzirks nevar just, jo mums ir šīs te valodas barjeras, mums ir tulks pa vidu un vispārējais, bet jūs esat, man liekas, sākumā jūs ienācāt, jūs tad nesveicinājāties, viens otram gājāt garām, bet šobrīd man jau liekas, ka jūs sākat sadraudzēties. Vai man ir tāds nepareizs priekšstats izveidojies? Nē, es negribu neko te grūstīties vai kaut ko, man tas neliekas īsti pareizi. Nav forši tā darīt. Ringā parādīsim. Jā, tāpēc jau mums ir tā cīņa. Jā, bet par sagatavošanos mēs runājam, par visu kaut ko mēs arī esam parunājušies, bet ko jūs darat ārpus sporta? Es domāju, ka ir daudz, kas nezinu, jo jūs esat jauni džeki, 18 gadi, kā tam tikko sasnieguši nosacīt pilngadību. Un, kas ir tas, ko tu dari ārpus ringa un ārpus šī šova, ko sauc par boksu? Es mācos, man skola ir 2 gadi, pēc tam gan var tālāk jāiet mācīties. Un repoju mums ir apvienība Salaspils prospekta. Palielam tas arī viss, ko satura internetā kontentu taisam kopā Lucky Latvijā. Bet ļoti interesanti, tu no Salaspils boksa aizgāji prom, bet repa apvienībā tu esi Salaspilī. Jā, tur jau viss braškas čom, tur jau nevar tā. Aiziet projām. Kāda tava ikdiena ir ārpus boksa? Учусь. Ribalka. Bet kas vēl tev aizrauj? Jo, parasti saka, ja tu esi kaut kur talantīgs, tad tu esi visur talantīgs. Un, labi, es nezinu par jūsu talantu, jums viss vēl ir priekšā, bet gan jau bez mācībām ir vēl kaut kas, ko tu dari. В страйкбол люблю поиграть. Как пинбол, только с шариками. Airsoft. Un tu jau sen ar to nodarbojies? Летом играю. Так, иногда. Ļoti labi, ka jūs kaut ko darat. Cik vispār ir svarīgi mācības? Jo mēs bieži vien runājam par sportistiem, sakam, ka sportisti parasti ir tas tāds stereotips, ka cīņas par pārstāvi, tie ir atdauzīti, stulbi, neizglītoti un tādā. Cik svarīgi ir izglītība jebkuram sportistam? Если спортсмен хороший, и есть у него успехи, и в будущем продолжит, образование как-то, наверное, не надо. Es nepiekrītu, jo tu nevari zināt, kas notiks. Piemēram, rīt tu vari noraut jebkurā laikā traumu, dēļ kuras var nākties beigt karjeras, tu nezini, kas notiks. Tāpēc man liekas, ka izglītība ir svarīga. Tieši tā, es arī piekrītu, ka izglītība ir svarīga, bet tāpēc, ka mēs jau pieskāramies pie tēmas, kas varētu notikt nākotnē. Kā tu iztēlojies savu dzīvi pēc 5 gadiem, piemēram? Es neiztēlojos. Dzīvosim, redzēsim. Kā tu redzi savu dzīvi pēc 5 gadiem? Думаю, также продолжу боксировать, выступать. Bet es laiku skatos uz Nikitu, un arī uz tevi, skatoties, zinot tevi, es tev zinu vairāk nekā Nikitu. Kā jūs saglabājat mieru? Jo, es teikšu tā, ja man ir kāda konflikta, man kā aizstrīds,
uz jaunībā. Nu, tagad es nekonfliktēju, bet agrāk man trīcēja kājas, trīcēja rokas, un man bija grūti parunāt, bet ir kaut kādas metodas, kā jūs saglabājat mieru? Nezinu, kaut kādu mīksto mantiņu spaidīt vai kaut kas tam līdzīgs? Jābūt mierīgam, ar Pauli jādomā vienkārši. Bet tu arī jādomā, pat tev ir dažādi viedokļi. Citi saka, ka tu esi pilnīgi atsaldēts. Es esmu atsaldēts, piekrītu. Es nezinu, es šo. Un kā tu saglabā mieru? Стараюсь быть спокойным, хочу показать все в бою. Pareizi. Un cīņā gribu teikt, ka tu būsi pilnīgi crazy, tur metīsies tā kā traks būs pret sarkanu lopatu, vai tur tomēr arī būs taktika? Нет, я буду придерживаться своей тактики, которые будут запланированы. Не буду боксировать как надо. Un kā tev būs, varēs noturēties tajā brīdī? Nu, Cīņā ir jābūt mierīgam. Man tas reti, kad sanāk. Parasti aizbrauc ciet un kaušanās sākās. kas tev ir tas, kāpēc tu nevari sev tik ļoti savaldīt? Es nezinu, es vēl meklēju atbildes uz to jautājumu pats. Ko treneris saka? Kādas metodas iesaka, lai sev savākt? Vēl jātiek galā ir saka. Bet kas tieši nezinu, jo pirms cīņām es ļoti pašpārliecināts. Tad iekāp ringā, sākas tas fights un kaut kā, nezinu, tās domas savādākas paliek. Bet treneri nav tā kā devuši kaut kādus mājienas, un pie kā vajadzētu darīt? Varbūt aiziet pie psihologa. Nē, man saka vienkārši, esmu mierīgs ar vēsu galvu. Bet kā tev ikdienā izdodas, nu, teiksim, te savākt sevi rokās un teiksim, tādos kritiskos, varbūt stresa brīžos, sevi noslādīt, nomierināt, pateikt, viss ir kārtībā, darbojamies mierīgi. Nu, teiksim, lai neizvarās šķirmi. Es nezinu, man tā dzīvē situācijās kaut kā... Es nerunāju par kaušanos tikai. Es saprotu, jā, es saku, tas kaut kā savādāk. Es nezinu, es baigi nestresoju tā dzīvi. Es saku, ringā tas kaut kā savādāk, es nezinu. Tu neesi nekad sev mēģinājis analizēt un uzdot sev jautājumu, nu, kas ir tas, kas tev tur padara par to zvēru, jo tu realitātē, paskatoties tavs cīņas un arī tavs izteiciens ārpus cīņas. Atceros savā laikā Igor Trošin izaicināja čalis, kurš nekad dzīvē nekur nav izaicinājis, kurš ir biznesmenis, kuram boks ir hobijs, un neviens viņu nav aicinājis ārā. Te parādās kaut kāds čalis, no kaut kurienes, nepilngadīgs tajā brīdī, paņem un izaicina. Tas ir tāds ļoti neprātīgs solis. Varbūt kāds tev pamudināja to darīt, vai tas bija tiešām tavs pilnīgs tāds spontāns tavu rīcību? Es gribēju tieši ar viņu, jo viņam bija sanācis no raita nolikt. Viņam bija raita ieplānota cīņa, helmeni viņš nolaca. Un gribēju kaut kur pacīnīties un izdomāju, kāpēc nē. Bet varbūt tu vari kaut kādu message viņam grib vēl nodot pirms jūs satiekaties acis pret acis tādā īsā distancē viens no otra. Izturību. Uzstājamies pret kameru.